Saeima no amata ir atbrīvojusi knāpu priekšnieku Normundu Vilnīti. Kas, jūsuprāt, tagad būtu jādara Saeimai un valdībai, lai tālāk risinātu šo knāpu problēmu? Uzdevums ir skaidrs, ir jāatrod jauns knāpu priekšnieks. Likums nosaka, ka var rīkot konkursu tajā procesā, un tas arī būtu principā jādara. Man šķiet, ka ne ļoti veiksmīgi ir tā procedūra, kura ir noteikta saskaņā ministra kabineta instrukciju. Tur ir vairāk problemātiski punkti, lai gan no otras puses kaut kāda atklātība viņa nodrošina. Jautājums varētu būt, vai tas knapu priekšnieks ir jāmeklē jau esošajai valdībai un Saeimai vai nākamai. Formāli nav nekas, kas liedz to darīt jau esošajai Saeimai, jo, principā, ja priekšnieka nav, tas būtu pietiekams pamats jau, lai meklētu jauno. Strīdēties, protams, varētu par to, cik ļoti šādai te Saeimai uz atlaišanas sliekšņa vajadzētu iesaistīties tādā ļoti, ļoti jūtīgā jautājumā. Es principā domāju, ka no tāda leģitimitātes viedokļa tas jautājums varētu arī gaidīt nākamo Saeimu, lai gan es apzinos, ka formāli tas pamats varētu būt jau ķerties klāt pie tā uzdevuma kaut vai tūlīt. Bet, jā, varētu jau arī uzskatīt, ka prezidentam, pienāktos sasaukt Saeimas sēdes ik pa laikam, jo viņš tāpat droši vien to arī darīs vismaz, vai, katrā ziņā viņš to var darīt. Tā. Bet, jā, man šķiet nekas briesmīgs nenotiktu, ja to procesu atliktu un sagaidītu tādu ar svaigu leģitimitāti apveltītu likumdevēju. Jebkurā gadījumā jau, protams, tas kandidāts jau paliek tāds, kāds viņš ir, lai kāda valdība viņu virzījusi, arī, ja nākamā Saeima viņu atzīst par labu esamu, tad tas it kā nerada nekādas tādas īsti nopietnas problēmas. Bet būtu dīvaini šai valdībai meklēt kandidātu ar domu, ka tā apstiprināšana jau tiek plānota uz nākamo Saeimu. Tā gan būtu tāda drusku dīvaina izpildvaras rīcība. Bet, ja mēs paļaujamies arī uz to, ka prezidents varētu sasaukt attiecīgi Saeimas sēdi, tad jau nav nekādu šķēršļu arī līdz septembra beigām, jo to procesu var dabūt cauri.